Sveiki, draugi! Nu, kārtējā reize pie Salacas šodien. Esmu atbraucis uz A-zonu. Šogad tā man ir pirmspēdējā biļete Salacā. Šogad Salacā iet diezgan grūti, bet šodien visu mainīsim noteikti. Temperatūra ūdens daudz maz stabila pēdējā laikā. Ūdens līmenis vēl joprojām zems, bet ir cerības. Cerības ir lielas, tāpēc, ka ir kā nekā jau pavasars, aprīļa vidus. Visam jābūt pastieties, upe perfekta. Tecējums. Jāuzliek kāda garšīgāka konča un jāmet iekšā. Šodien esmu viens pats, kad tā izdāts, kad Salacu biļetes nopirkt bija ļoti grūti ziemā. Un ja gribējās vairākas, vajadzēja riskēt un pirkt ļoti laicīgi. Un ja tu nopērc un tavi džeki, kas teim parasti brauc nenopērk, tad ir jābrauc vienam. Ar operatoru, Arturu. Salacā ar mānekļiem manā skatījumā ir tā, ka šobrīd principā labāk būtu strādāt ar kaut kādiem seklajiem obdariem, vieglākiem šūpiem, vismaz šeit A-zonā, jo ūdens ir krietni zemāks kā parasti. Tagad bija kaut kādi 40 cm virs stacijas nulles atzības. Parasti ir pierasts, ka pa metru 90 cm kaut kādiem šajā laikā. Tas nozīmē, ka pa 50 cm zemāks ūdens. Ja parasti strādāja ar kaut kādiem MR-iem, tad šobrīd jau vajadzētu slēgt klāt SR-us. Un man tas stāsts jau ir viennozīmīgs, ka, redz, man šūpiņa labāk strādā. Ar wobleriem pagājušā reize izdevās noķert pirmo zivi, bet kopumā ar wobleriem man tas stāsts diezgan sūrs. Un no šūpiņiem, tam, kuram lielāka ticība. Un svaru diapazons, ja parasti man bija kaut kādi 18 grami, tad šobrīd es domāju, ka tas jau būs pārāk daudz, bet tie, kas ir tīri tādi metāliski šaurāki, tiem kaut kādi grami 13, varbūt 15 maksimums. Kā tā garuma plašuma upē? Ieteikto 3 metri. Agrāk sāku ar 2,70, likās, ka nedaudz pa īsu. Jo bieži vien kaut kur ir gar krastu tādas zāļu malas vai kaut kādas ledus malas, kā mānekli nepieciešams izvadīt ārā, teiksim, šādi. Un, ir nērti ļoti to darīt ar īsu kātu, jo ieiet viņš niedrēs. Šis ir ļoti tuvu tam, 2,97 cm, būtībā 3 metri. Tas ir lašs copē, pats labums. Un spoli nevajag kaut kādu pārāk maziņu, tomēr, lai būtu arī diezgan jaudīgi. Tāpēc izvēlamies kaut kur ap 4000 izmēru. Es, man liekas, cik man spoles bijušas visām 4000 izmēru esmu ņēmis. Neko mazāku, ne. Citreiz iznāk tā kā simāns pat ugļiem. Tāpēc nodara brienam bikses. Jo dažkārt šādās vietās lienot iekšā ir tās saliņas, kur nesen nokritis ūdens līmenis, un viņas palikušas vēl mitras. Un tur sajūta tā kā purvā staigājot. Un noteikti pēc tam arī kaut kur iepritīsim iekšā dziļāk līdz viduklim, lai apakšķerētu vēlamās vietas. Un ko es teicu? Tālūk, pirmo vietu apakšķerējām, tur diezgan labu gabalu pagājām uz priekšu. Brauksim uz citu vietu. Šodienas stratēģija aktīvi kustēties, nesēdēt ilgi vienā vietā, mēģināt salasīt aktīvo zivi. Un ja kaut ko interesantu piefiksēsim, noteikti atgriezīsimies. Šeit, piemēram, redzējām izcēlās zivs. Obligāti atgriezīsimies pēc kāda brīža, bet tagad laižam uz citu vietu.
Izskatās, ka līdz šim ar neīstajiem āķiem ķērām. Pāriesim uz smago artilēriju. Daudz, ka tu nauku arī. Kādu tur 1, 2. O, reku auklas. Nu aiziet. Jāsaks. Es teicu, ka mūsu nākamajā kadrā rekvi. Paskatieties kāds. Bet ar dēlēm apaudzes. Šodien nav aktīvi. Zivs sēž uz grunta. Ne zābaki nav aktīvi. Un, kā redzam, es teiktu galvas rajonā, jo mute ir šeit. Tātad skaitās aizcemerēts. Un, diemžēl, šo paturēt nevaram, bet atmiņām forši. Mēs šajā vietā nesam vienīgi. Izstāst, ka no vēja slēpjas ļoti daudz. Tur 5 copaņi. Bet, ko es gribēju pateikt par šādām vietām? Šeit arī ļoti perspektīvas vietas. Šis ir tieši pirms krācēm un arī aiz krācēm. Tad, kad ūdens ir vēsāks, noteikti zīvi meklētu šādās mierīgākās vietās, pēc tam jau arī krācēs. Bet šobrīd arī noteikti šeit ir zīves pirms krācēm. Piestājušas un stāv un gaida mūsu māni. Kā parasti, ja es braucu uz salu, šādas vietas ir viens no labākajām apakšķirēm. Kur no mierīga ūdens pāriet mutli krācēs. Ir zivs. Nē, ir. Aiz, nē, ir. Kaut kas ir. Vēl ir. Jā. Bet akmeni baigi meklē. Tālāk. Nē, galīgi nē. Diez vai, mamma. Tur ir mamma. Tur ir mamma.
Beidzot ir. Bāc. Nē, kur tu ej? Vienam pašam grūti. Vienam pašam baigi grūti. Kā tu domā, Artur, ko ar viņu un kā? Šī te mēģināt ievilkt. Vai arī lec virsū vienkārši? Laimīgais makšķernieks. Oi! Tā, patur vecīt. Atais, vai... Nu, baigākais zvēriņš, vai ne? Paskat. Bez šī mēs braucam. Tāda fantastika. Tāda cīņa. Tāds skaistums. Neaprakstām. Oi. Nu, ejam, nomērīsim. Oi. Ečuk, mēs tā laidīgs ejam. Tā, nu, lasīt pie nulīti. 97. 98. 98. Uzpačais. Nu, bišķi pieturējām un aizgāja. Sanāca kādu laiciņu paturēt, bet Arturs neiefilmēja. Ziltiņa smuki aizpeldēja beigās. Galvenais, es saku, viņu nelaist uzreiz vaļā, lai nav tā, ka viņa ar vēderu uz augšu, pēc tam apgriežas un kaut kur pa straumi nones viņu uz leju. Pieturēju ziltiņu mierīgi, bišķi uz priekšu atpakaļ, atguva spēkus un aizpeldēju.
Šis man ir otrs lielākais lasis dzīvē, ko jūs tikko pieredzējāt. Tādas emocijas. Brauciet lašos noteikti. 100%. Un redziet, ko es pirms tam stāstīju par kātu spoli. Nu, perfekti atstrādāja. Viss super. Kostīmus samitrināju un ūdens cauri neiekļuva. Kā man tikko gadījās ar šo zivi, apmakšķerēju vienu vietu un jūtu sitienu izteikti kātā. Ko es izdarīju? Vēlreiz iemetu ar to pašu mānekli, novadīju. Atkārtojums nebija. Nomainīju mānekli. Un pēc kāda brīža pieteicās. Jo svarīgi ir arī tas, ja, piemēram, sitiens bijis uz vienu mānekli un nav atkārtojums uz to pašu krāsu, uzliekam kaut kādu citu krāsu, kaut ko pamainam, bet viņa man bija tā cope nedaudz zemāk pa upi. Metrus burtiski 5, varbūt 7. Iespējams tā zivs uzsita un pēc tam papeldēja bišķi uz augšu. Nezinu, bet tas ir mazsvarīgi. Es tā jūtu, ka būs vēl. Es tā jūtu, tiešām jūtu. Ejam, turpinām. Šodienas copei izskatās pienākušas beigas, bet tāds dienas rezumē neliels. Laša copei ir grūta, viennozīmīgi, īpaši šogad. Pa visu dienu 2 lomi. Jā, 2, pareizi sadzirdējāt. 98. lasis un 42. zābaks, aptuveni 42. tavs aca. Bet, ja nopietni, tad grūta diena. Pusdienu ļoti spēcīgs vējš. Vējš traucēja iemetienam, vējš traucēja mānekli novadīt. Vējš arī vienkārši saldēja, jo no rīta puses tur +1 grāds vienu brīdi kaut kāds sniedziņš krita. Bet diena forši pavadīta, noteikti arī uzzinājām kaut kādu informāciju. Ja kas, rakstiet droši komentāros, mēģināšu atbildēt, ja kādi jautājumi. Un paldies, kas noskatījāties video. Uzspiediet obligāti īkšķi. Abonējiet šoreiz Salmo kanālu. Jā, obligāti pieabonējiet. Un tad jau tiksimies kādā no nākamajiem video. Vai Salmo kanālā, vai manā, to jau manīsim. Labi, čau visiem! Šodien video noteikti jau manījāt, ka bija šāda somiņa, gan atbraucot, gan braucot mājās. No Norfina jaunums. Šāda soma, kur ielikt iekšā brienam kostīmu, zābakus. Un vēl baigi labi viņai, ka varu izklāt uz zemes tā kā paklājiņu. Lai man nav jāmītas zeķēm pa zemi, smuki izklāju, ar zeķēm kāpju virsū, pārvalku apavus un somu mašīnā. Super. Noderīga lieta. Sanāk parasti vajadzēja kaut ko domāt. Un arī tiem pašiem veidersiem, kad nāk tās neoprēna zeķis, ar kurām nav ieteicams staigāt tur pa grunti, lai kaut kādi akmetiņi neiekļūst zābukos un neberzē viņas. Ideāli uzkāpt virsū uz šī, uzvelc zeķis, nekāp nekur uz zemes virsū, zābukos iekšā un ej droši. Un zeķis kalpos ilgāk. Tālūk, noderīga soma.